Ar katru ziemu privātmāju īpašnieki sastopas ar vienu un to pašu problēmu. No nama jumtiem krīt liels sniega un lāsteku daudzums. Tas, ka šis process var sabojāt īpašumu, ir sīkums salīdzinājumā ar to, kādi draudi ir cilvēku un mājdzīvnieku veselībai. Grūti iedomāties, kādu postu namu iemītniekiem var atnest uz galvas uzkritusī lavīna. Bez tam zem lielā sniega svara cieš arī augi pie mājas, jumta slīpās vietas un ūdens noteku caurules. Periodiskā ledus noslīdēšana bojā arī jumta polimēro segumu. Lai tas nenotiktu, nepieciešams aizturēt kupenes uz jumta, ļaut tām izkust un notekēt pa ūdens notekcaurulēm. Kompānija Sane Baltika piedāvā ērtu un pieejamu risinājumu šai problēmai somu sniega aizturētāju Kulo. Nelielās ierīces jau kuro gadu glābi daudz iedzīvotāju namus Eiropā. Šie modeļi izturējuši pārbaudījumu pat stipras snikšanas un atkušņu laikā, tādēļ tiem uzticas. Kas gan cits, ja ne somi, zina par sniegotām ziemām gandrīz visu. Ierīces izgatavotas no caurspīdīga, ļoti izturīga un viegla materiāla polikarbonāta. Vasarā tie būs praktiski neredzami uz jumta. Bet ziemā dos nenovērtējumu pakalpojumu māju saimniekiem. Sniegs un ledus kusīs lēni, bet slodze vienmērīgi sadalīsies pa visu jumtu. Šādi sniega aizturētāji nav pakļauti korozijai un ir noturīgi pret atmosfēras ietekmi. Tos ir viegli samontēt. Atkarībā no jumta tipa ierīces piestiprina ar dažādu izmēra skrūvju palīdzību, bet, ja pārklājumu nedrīkst turpt, tad tiek izmantota speciāla līme hermētiķis. Atšķirībā no metāla sniega aizturētājiem Kulo iespējams uzstādīt jebkādā jumta garumā, slīpumā un izliekumā. Tie viegli iztur cilvēka svaru. Nepieciešamības gadījumā jūs varēsiet bez pūlēm pāriet pāri jumtu.